mūsu ikdiena nav iedomājama bez sadzīves tehnikas. Un katrai tehnikai ir savas lietošanas ilgums. Un ja tā saplīst, tad ir tikai divi varianti. Vai nu saremontēt, vai izmest. Bet ko darīt ar izmesto? To es jautāšu Sijas zaļais punkts valdes loceklim Kasparam Zakulim. Jā, elektrotehnika droši vien nav iedomājama bez cilvēka klātbūtnes, vai otrādi cilvēks bez elektrotehnikas neiztiks, un kā mēs redzam, tad ar katru gadu tas preču klāsts, ko mēs izmantojam ikdienā, tas palielinās. Ja kādreiz mācējām zāli nopļaut ar izskatu, tagad ir kādi 3-4 dažādi rīki, kurus mēs varam izmantot. Nu, neapšaubām, tie rīki kaut kad beidz darboties. Vai nu tas ir, teiksim, tāds vecums, vienkārši ir nokalpojis, nodilis, vai nu arī vienkārši gribās kaut ko jaunu, jo ir iznācis kāds jauns modelis. Nu, lūk, un tad parādās dilēma, kāpēc cilvēks ir nolēmis atbrīvoties no šīs tehnikas. Tātad, ja tas ir kaut kas saplīsis, nu tad, protams, tad mēs sākam meklēt, kur mēs to varam saremontēt. Ja vien, protams, šīs remonta izmaksas ir saprātīgas, lai nesanāk tā, ka par vienu mazu remontu tev paprasa tik, cik maksā gandrīz vai jauna iekārta. Nu, gadījums tad, kad gribās mainīt kaut ko jaunu, iznācis ir jaunāks modelis, nu, tas atkal ir mazliet cits tās, bet atgriezīsimies atpakaļ pie remonta. Aiznesot remonta darbnīcu, visbiežāk kas notiek? Mēs jums uztaisīsim diagnostiku. Tas maksā kaut kādu naudu. Nu, stādieties priekšā, tas ir, piemēram, matu fēns, kurš ir saplīsis. Maksā sākot no 20, 30, nu, tad varbūt pāris simtus. Un diagnostika maksā 5, 7, 10 eiro. To neviens tev neatgriež. Un beigās nokonstatē, ka jā, nu, tur kaut kas ir saplīsis, jāmaina bez mazai pusaparāts. Un tas maksās vēl 30 eiro. Un tad cilvēks tā domā, 10 eiro par to diagnostiku, tad vēl remonts, jaunas detaļas, beigās varbūt man tomēr ir jāpērk jauns. Nu, jā, bet tas es runāju par mazām detaļām, bet, protams, tad, kad mēs runājam par kaut ko lielu, kas ir kā, piemēram, veļas mašīnas, trauku mazgājumās mašīnas, leduskapi, jā, nu, tur remonts var maksāt arī bez mazai 30%. No tā kā vieglāk ir izmest. Kur to izdarīt? To izdarīt? Runājot par izmešanu, ja jūs esat nolēmis atbrīvoties no šīs tehnikas, jā, tad Latvijā ir vairāk nekā 70 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu, kurā jūs varat aiznest šo te tehniku un atstāt. Ir, protams, daži nosacījumi. Piemēram, ja tas ir leduskapis, tad leduskapim nedrīkst būt nogriezts no šis te motors un izlaists freons ārā, atmosfērā. Ja? Jums ir jāiznes veselā komplektācijā, jo ar tām elektroiekārtām pēc tam notiek dažādas pārvērtības. Viens ceļš, tad, kad šī elektroiekārta tiešām vairs nav izmantojama, vai tā ir ļoti vēsturiska un ļoti veca, tad tā tiek izjaukta detaļās. Metāls, plasmasa, stikls un vēl dažādi detaļas, kas tur ir iekšā. Un tiek aizsūtīts uz dažādām pārstrādes rūpnīcām. Otrs variants ir, kad šī iekārta tiek pārbaudīta. Un varbūt, ka tiešām tikai 2 vai 3 gadi, varbūt kaut kāda oglīte nodilusi vai suka vai akumulators ir, teiksim tā, beidzas darboties, un kur nepieciešams neliels remonts, tad var saremontēt, un tad šī iekārta sāk, tā teikt, otro dzīvi. Jo tad varbūt var nopirkt par zemākām, teiksim tā, par mazākām naudiņām. Un to jūs arī darat. Latvijas zaļais punkts. Un šeit mēs atrodamies veikalā Labi, kur cilvēki var iegādāties jau elektroierīces otrreizējai lietošanai, saremontētas. Jā, nu mums kā reiz rokā ir, tev ir putekļsūcējs, man pat ir visā iepakojumā bezvadu skairuns, kas, acīm redzot, kādam tas bija vai kaut kas nepatika, vai bija gribējās kaut ko jaunu. Nemoderns varbūt arī akumulators bija, tā teikt, beidzis kalpot, kur vienkārši nācās iekšā kaut ko nomainīt, un kāds cilvēks atkal varbūt par zemāku cenu, nevis varbūt par noteikti zemāku cenu, jūs redzat, ka tās cenas šeit tiešām nav lielas, ja var iegādāties šīs te preces un turpināt dotām otru dzīvi. Tātad līdz ar to mēs varam gan atbrīvot vidi no piesārņojuma, gan arī uzlabot paši sev dzīvi. Šeit ir 3 putekļu sūcēji. Nav starpība, no kur ražotāji viņš ir. Visi putekļu sūcēju ražotāji var būt šajā analizējumi šādā veidā. Šeit ir 3 paudzes. Problēma ir tajā, ka ja mums atnāk šeit šādas iekārtas, mums katram šim putekļu sūcējiem ir savs lādētājs.
Tu nevari no šī putekļa sūcēja paņemt šim pieslēgt lādētāju. Rezerves daļas nav. Baterija katram viņam ir sava uztaisīta. Nevienam birstīta lejā viņi tie modernie putekļu sūcēji, kuriem griežās šitien te un visi perzē nost putekļus no grīdas. Neviena birstīta nedara otrā. Rezultātā mēs viņus pat neņemam labot, jo bateriju mēs no viņa pat ja varētu pasūtīt, bet katram viņam būs sava baterija, mēs nevaram rezerves daļu turēt šeit, un rezultāts ir tāds, ka, lai cik tev patiktu tas putekļa sūcējs, viņš ir nevis produkts, bet servis. Viņā ir litija baterijas, viņas pēc 200-300 cikliem sāks viņu kapacitāte kristies, un rezultātā jūs būsiet spiests pēc 3 gadiem pirkt jaunu putekļa sūcēju. Tāpēc varbūt reizēm tas putekļa sūcējs ar vadu ir labāks. Vadu var nogriezt un nomainīt, ja viņš, teiksim tā, zvērs sagrauž vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc, izvēlēties pareizo instrumentu pareizajai darbībai. Vai jums vajag šo te bezvadu risinājumu, kas ir ērts, bet viņš maksās ilgtermiņā vairāk nekā, teiksim, vadu putekļa sūcējs. Mums šeit ir diezgan padaudz datortehnika, IT telekomunikācijas, tas ir labojams, standartizētas lietas, bieži vien no 2-3 iekārtām var salikt vienu, un to vismaz es cenšos, tas ir pirmais, kas ir tapis, mums ir atlases tabulas mūsu šķirotājiem, kur es viņiem esmu nodefinējis, kuras paaudzes procesori, teiksim, mums datoriem ir nepieciešami, kurus mēs gribētu labdarbnīcā apskatīt, pirms mēs viņus aizsūtam uz pārstrādi, jo, kā jau mēs cerams, visi zinām, pārstrāde nav dabai draudzīgākais vai cilvēcei draudzīgākais veids, kā apieties ar mūsu elektroatkritumiem, jo salabots dators vai strādājošs dators vienmēr būs vērtīgāks nekā viņa pamat izejmateriāli pārstrādes procesā, ko dabūs attīrīs. Mums varētu būt jau saražots pietiekami daudz tehnikas, lai mums pietiktu. Aprites ekonomika māca to, ja tev vajag pielikt glezniņu, tev nav jābrauc uz kādu būvmateriālu veikalu un jānopērk lētākā skrujmašīna, kas kalpos tev aptuveni 10 minūtes viņas dzīves laikā, un tad tu viņu ņemsi, noliksi skapī, tev baterijas nosēdīsies, un pēc gadiem 3-4 man vajadzēja šo skrūmašīnu, tu paņemsi viņu un nav vairs. Tu būsi spiests pirkt jaunu, varbūt tev kaimiņam vai kādam tuvākajam draugam ir šī te iekārta, ko tu vari aizņemties, iedot viņam papildus limonādes pudeli par to, un tādējādi tu esi ietaupījis veselu iekārtu, ko kāds ir uzražojis un kāds vēlāk visticamāk pārstrādās. Diemžēl tas ir stāsts par, labojamie, lēto elektrotehniku, no kuras vajadzētu izvairīties.